Latvijas Republika un Krievijas Federācija sadarbojas izglītības un zinātnes jomā jau ilgus gadus, bet Krievijas Federācijas dibinātas skolas Latvijas Republikā netiks atvērtas. Vēstnieks kungs apliecināja, ka pagaidām runa ir tikai par svētdienas skolu Krievijas vēstniecībā. Latvijas Republikas likumdošana pieļauj tikai licencētu izglītības programmu īstenošanu, un Latvijas Republikā nav nepieciešamības pēc īpašu Krievu valodas un kultūras apguvei veltītu skolu darbību, ņemot vērā to, ka šādas iespējas nodrošina Latvijas izglītības sistēma, un ka mūsu mērķis ir panākt vienotu izglītības sistēmu, kas nodrošinātu latviešu valodas konkurētspējīgu apgūvi. Bet pie vēstniecības svētdienas skolu Krievija varēs atvert, saskaņot, to vajag saskaņot ar Latviju, nevajag saskaņot, kāda ir situācija? Maskavā darbojas latviešu skola Latvijas vēstniecībā. Šādu skolu dibināšana ir ierasta pasaules prakse, tā tiek saskaņota ar attiecīgajām valstīm, un šādas skolas esamību nevaram izslēgt arī Latvijā. Kaut gan vēstniekums norādīja, ka ņemot vērā augsto Krievu valodas un literatūras apgūves līmeni Latvijā, pēc tā tik tiešām nav nepieciešamības. Bet kāpēc viņi tiek dibināti, ja nav nepieciešamības? Tas ir tāls nākotnes jautājums. Kā jūs dzirdējāt, arī pats vēstniekums teica, ka pagaidām šādas nepieciešamības nav. Un mēs vēlreiz guvām apliecinājumu, ka Latvijas Republikā Krievijas Federācijas skolu dibināšana nav iespējama. Bet vai jūs arī nomierināti, ka tas varbūt vēstnieks plašākais skaidrojums, kas tomēr nedaudz atšķirās no tā, kas sākotnēji izskanēja par to, ko Lavrovs teicis? Pašreiz vēl šī programma Krievijas skolām nav izstrādāta, tie tik tiešām ir deklaratīvi paziņojumi, kas radīja daudzus pārpratumus un pamatot sašutumu arī Latvijas iedzīvotāju vidū. Nevar būt runas par citas valsts skolu dibināšanu Latvijas teritorijā, runa var būt par svētdienas skolu pie vēstniecības, kas ir apspriežama iespēja, bet kas acīm redzot tuvākajos gados nemaz netiks īstenot.